Yo, I can't believe they caught this on camera. Just watch this Luka Doncic interaction that actually should not have been caught on camera. As we all know, Luka Doncic actually basically was begging to come out of the game because he suffered an apparent knee injury, and he was telling the trainers to just get me out of this game. But the replay showed something really funny. Obviously, Luka's is known for crying for fouls. Just look at Luka's face. Lietuva 5 spēlētāji bija 20 par punktos Latvijas valstsvienībai. Kristers Zorigs parāda kārtīgu Jaunpils spēku. Viens pats ar pleciņu, divus noliek ar zemi. Doncic klibojot ir piecēlēs kājās, neliek svaru uz labās kājas. Tagad groza arī apsēžās Doncic, prasa maiņu. Es domāju, ka visu Slovenijas basketbolistu fanu sirds ir nenormālā tempā sākušas sisties. Varbūt, ka cels celī dabūja, kādreiz ir tā, ka ļoti asas, pēc tam tas atlaiž un viss ir kārtībā. Katrā ziņā pats dodās ar saviem spēkiem rezervis soliņu virzienā. Uz Krovāts. Jā, Krovāts uzkrita, tur tiešām tāda neveiksmīga sadursme. Mareks tur cīnās ar Luku Dončiču. Jā, šie ir tādi momenti, kas var tiešām bēdīgi beigties. Cerams, ka viss būs vispār 3 spēku uzbrucēji. Laukumā Latvijai 2 aizsargi. Luka Dončičs atgriežas arēnā. Tā, protams, ir labā ziņa ne tikai Slovenijas valstīm, tā ir labā ziņa vispār visam basketbolam. Un skaidrs jau viens, ka tāds spēlētāji kā Luka Dončičs, tāds spēlētāji kā Nikola Jokič, Kristaps Porziņš, viņam ne tikai interesē savas valsts basketbola līdzstējumi, bet tas vispār piedod tādu kopēju interesi šim Eirobasket turnīram. Ar ledus kompresu.